Arko bloku lielais blīvums nosaka vairākas būtiskas īpašības, kas rada komfortu dzīvojamās ēkas iekštelpās. Viena no šīm īpašībām ir siltuma inerce. Jo lielāka siltuma inerce, jo mazāk iekštelpu temperatūra ir atkarīga no āra temperatūras svārstībām. Ziemā ir vieglāk istabās uzturēt vienādu gaisa temperatūru, bet vasarā sienas neļauj pārkarsēt istabas līdz āra temperatūrai. Tādēļ mazāk naudas iztērēsiet apkurei ziemā vai vēdināšanai vasarā. Vasarā no Arko blokiem mūrētas un siltinātas sienas ārējā virsma saulainā dienā var stipri sakarst, īpaši tad, ja siena ir nokrāsota tumšā krāsā. Taču iekštelpās temperatūra pacelsies vien par pāris grādiem. Savukārt vēlāk ārsienas virsmai atdziestot, iekštelpās gaisa temperatūra arī nokritīsies par tiem pašiem pāris grādiem. Siltuma inerci nosaka ēkas starpsienu materiālu blīvums. Arko bloku tilpuma masa ir ļoti liela, vidēji tā sasniedz gandrīz 1500 kg/m3. Arko bloku blīvums ir viens no lielākajiem starp pat labam tirgū pieejamajiem mūra blokiem, tāpēc sienas no šiem mūra elementiem izceļas ar īpaši lielu siltuma inerci. Īpaši ciešas ķīmiskās saites nosaka arī citas Arko bloku īpašības. Viena no tām – mitruma uzsūce. Tā nepieciešama, lai blokiem būtu laba sasaiste ar mūrjavu, taču, ja mitruma uzsūce ir ļoti liela, uzbūvējot sienas un tās vēloties siltināt vai aprīkot iekštelpas, nāktos gaidīt pusgadu, kamēr bloki izžūtu. Būvējot ēku no Arko blokiem, tik ilgi gaidīt nevajag. Šo bloku mitruma uzsūce ir pietiekama, lai būtu laba sasaiste ar mūrjavu un nepārāk liela, lai būtu ilgi jāgaida līdz sienu izžūšanai. Mitruma uzsūce ir ļoti svarīga arī iekštelpu mikroklimatam. Ja bloki uzsūc pārāk daudz mitruma, istabās gaiss var kļūt pārāk sauss. Un otrādi, ja bloki uzsūc pārāk maz mitruma, telpās kļūst pārāk mitrs. Tas ne tikai mazina komforta līmeni, telpās var veidoties pelējums. Arko bloki, kas uzsūc optimālu mitruma daudzumu, uztur vislabāko mitruma līmeni telpās un nodrošina komfortablu mikroklimatu.